Sveiki! Šodien jums vēlos parādīt, kā vienkārši piemājas apstākļos, nedzīvojot laukos, bet gan pilsētā, ir iespējams pabarot Kalifornijas sarkanās hibrīdsliekas. Šeit jūs redzat visu to, ko var atrast vairumā mājsaimniecību un vairumā piemājas dārziņos. Pamatā šeit ir ar zāles pļāvēju pļautā zāle. Tāpat ir arī koku lapas, kas daļēji ir jau zāles pļāvējā kopā ar zāli sasmalcinātas. Kā redzat, šeit ir blanšēto tomātu miziņa. Šeit ir zirnīšu pākstis. Te vēl pat zirnīši ir iekšā. Jā, redzam. Te mums ir pusapūs kartupeļa gabaliņš. Šeit ir redzama melonu miziņa. Kā redzams, ir arī zemeņu ķekariņi. Šajā kamoliņā ir iekšā kopā ar zāli sajaukusies kartupeļi. Kartupeļi bijuši samalti un iemesti vienkārši kopējā maisā virsū zālei. Šajā gadījumā piemājas saimniecībās jūs, protams, varat arī veidot kompostu kaudzē, visu gāzt kopā un tad vienkārši ņemt ārā, bet ir otrs variants, lai izvairītos no iespējamiem kaitēkļiem, insektiem, visādiem blakus radībiņām, kas dzīvos. Viens labs variants ir pārtiku gatavot un krāt melajos atkritumaisos lielajos vai arī, piemēram, slēgtās mucās. Manā gadījumā tā pārtika pamatā tiek virtuvē mucās vai tajos pašos, kā teicu, jau atkrituma maisos lielajos. Pēc zāles pļaušanas tas viss tiek no zāles pļāvēja kastes sabērts. Un pēc tam laika gaitā tiem maisiem pa virsu tiek piebērti pārtikas atkritumi. Kartupeļu mīzas, biešu mīzas, kāpostu lapas un tam līdzīgi. Šeit jūs, piemēram, varat redzēt arī, kad ir sapūs ābols. Ābols daudz pārtikā nevajag likt, jo viņiem ir skābums, kas sliekām nepatīk agresīva vide. Līdz tas nozīmē, ka jums tā barība jācenšas veidot tāda, lai nav pārāk skāba un arī, protams, pārāk sārmaina. Kā redzat, šeit pārtikā nekas dišs nav, tātad šās dienas slieku barības ēdienkartē, kā redzam, ir kartupelīši, gan malti, gan arī rupjākie gabali, kas tiks saspaidīti. Ir zāle, ir zemeņu kātiņi, ir melones miziņa, ir tomātu miziņas, ir zirnīšu pāks kopā ar zirnīšiem, ābols. Un pat zemene. Tā kā jūs redzat, nekāds sarežģīti nav. Vienīgais, kas jums atliek, ir saulaicīgi vākt krāt sliekām paredzēto pārtiku, ļaut viņai labu laiku nostāvēties. Piemēram, šī pārtika ir vākta vasarā, augusts principā, un šobrīd ir janvāris. Un šādu sadalīšanās pakāpi esam panākuši. Principā ir tā, ka daļu viņas spēs saēst, daļa
paliks neapēsta kādu ilgāku laiku kastē, bet to nevajadzētu uztraukties pārāk, jo paies tāpat nedēļa 2 mēnesis, un sliekas tāpat staigājot, atradīs to, sajutīs un apēdīs. Šai pārtikai ik pa laikam jūs varat pievienot klāt kaut ko, kas samazinātu skābumu. Kā jau zinām, tad principā visi augi vairāk vai mazāk satur kaut kādas organiskās skābes. Lai skābumu mazinātu, mēs lietojam sārmu. Sliekām nepatīk skāba vide. Ideāli viņām ir pH līmenis ap 7, no 6,5 līdz 7,2. Šajā gadījumā jūs varat izmantot lapu koku ideāli. Ja nav lapu koku, arī jebkur citu ar skuju koku pelnus, varat pirkt krītu, parasto lauksaimniecībā izmantojamā, arī celtniecībā izmantojamais bez nekādām piedevām. Ja jūs vēlaties, varat izmantot arī dolomītu miltus vai kaļķi, bet šajā gadījumā vajadzētu piesardzīgam būt, jo dolomītu milti un kaļķis, īpaši nedzēstais, ir ļoti spēcīgs sārms. Šajā gadījumā tas var radīt arī problēmas, tāpēc tādu vielu kā dolomītu miltu un kaļķu lietošanu vajadzētu būt piesardzīgiem, likt nelielās devās un jau saulaicīgi iejaukt iekšā pārtikā, lai viņa sēdās, sasūcās, savalks, lai izreaģē. Bet, piemēram, krītu vai arī malkas pelnus jūs droši arī varat bērt uzreiz pārtikā, vai nu samaisot ar šo pārtiku, vai arī kādu šķipsniņu pārkaisot pāri visai tā jūsu kastītai. Sliekas pašas zinās, jutīs viņas ložņās, un cik viņām vajadzēs, tik arī no virs viņas pašas tā kā apēdīs un ieraks iekšā zem sevis. Viņas ložņājot pašas visu sajauks, cik viņām tas būs vajadzīgs un nepieciešams. Tā kā es intuitīvi jūtu, kad man sārmu nevajadzētu likt, jo pēdējā laikā tāpat katru reizi pa kādā šķipsņā esmu licis un neko tādu skābu, īpaši skābu daudz arī neesmu pievienojis, tad šajā gadījumā es pielikšu tikai un vienīgi parasto olu čaumalu pulverīti, šķipsnu. Šis olu pulveris ir iegūts izkaltējot apēsto olu čaumeles un vienkārši samaļot kafijas dzirnaviņās. Gan jau jums arī mājās kaut kur stāv vecās labās straumes kafijas dzirnaviņas. Un priekš nelieliem, minimāliem tādiem mājas apjomiem, ja jūs ražojat biohumus, audzējat sliekas, vairāk tā kā hobijas pēc, mazos apjomos, ar to varētu arī iesākumam pietikt. Kāpēc? Jautājums jums būs, kāpēc es pievienoju pārtikai olu čaumalu pulveri? Olu čaumalu pulveris principā ir nekas cits kā kalcija karbonāts, pārteicos. Šajā gadījumā mani vērojumi liecina par to, kad kalcijs veicina slieku attīstību, augšanu, vairošanos. Iespējams, ka tas viņām ir ļoti būtisks elements.
Mani vērojumi liecina, varbūt tā ir sakritība, bet mani vērojumi liecina, ka tas pātrina augšanas tempu un vairošanās tempu. Izskaidrojums tam īsti neesmu radis, bet, manuprāt, par pamatu varētu būt tas apstākļis, ka sliekām zarnu traktā ir kalcija fermenti. Un līdz ar to, piemēram, ka viņa humīnvielas izdala humīnvielas un cits ferments savā zarnu traktā, ar ko bagātina humusu, tad šis ir būtisks komponents, kalcijs. Un līdz ar to, iespējams, lai viņi to spētu veikt, ir nedaudz jāpiebaro, lai spētu pilnvērtīgi veikt un strauji. Nu ko, cerams, ka jums šis vienkāršākais, elementārākais mājas variants noderēs. Šeit neiet runa to, kā būtu labāk, bet iet runa par to, kā jums vienkārši mājas apstākļos mazajiem iesācējiem būtu ērti uzsākt audzēt Kalifornijas sarkanās hibrīdsliekas, vērot viņas, un varbūt, ja ar laiku jums tas darbs iepatiksies, varēsiet attīstīt arī par nopietnāku nodarbi. Paldies par uzmanību! Lai jums veicas!